Gatavojās Rīnieks. Labdien! Mani sauc Līga Zena un es esmu no Rīgas Tehniskās universitātes materiālzinātnes un veģetācijas ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes. Pagājušo nedēļu es biju jauniešu apmaiņas programmā Tartu un mēs izpildījām vienu interesantu uzdevumu, kurus gribētu izstāstīt jums un kur ir iespējams paveikt 1 stundas laikā bez nekādiem naudas līdzekļu ieguldījumiem, jebkurā savā kolektīvā, jo gandrīz katrs no mums šeit pārstāv kādu organizāciju. Lūk, tas uzdevums, kas mums bija dots, bija 45 minūtēs nelielās darba grupās jāvienojas par to, kā mēs varētu veicināt Tartu pilsētas iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti. Tāds uzdevums ir dots, un tad 45 minūtēs ātri izdomāt dariet vienalga ko, vienkārši veiciniet kā nebūt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, un pēc tam dodieties 20 minūtes pilsētas ielās, dariet to, kas mums ienāk prātā. Idejas bija visdažādākās, tika dalīti apskāvieni, lapiņas ar domu graudiem, un vienkārši tas rezultāts, ko mēs ieguvām, es domāju, bija iepriecinājām Tartu pilsētas iedzīvotājus. Iespējams, ka mēs neaicinājām pilsonisko aktivitāti tieši, bet vismaz uz 5 minūtēm katrs no viņiem smaidīja, un katrā no mums pēc tam bija vēl, ka jā, es spēju kaut ko paveikt, un varbūt domāt tālāk, kā patiešām es varētu izdarīt vēl kaut ko vairāk. Un šis katrs ir no tā, kā viena darba grupa apskauj Tartu pilsētas iedzīvotājus, un frāze vienkārši vispārēji mēs laimīgs tas, ko tajot pa ielu, bet jau pajautā nedaudz aizdomājies un izraisa domāšanu. Paldies!